Sveicināti podkāstu mikrofona īpašajā rubrikā, kur mēs reaģējam uz performancēm. Un arī šodien mūsu apskatā ir šovs, kurš gan nu jau ir beidzies, bet mūsu sirdīs un klātesamībā nav. Šovs Pārdziedi mani, 2. sezona. Bet kā jūs redzat, mēs neesam divatā, mēs esam ņēmuši talkā trešo, nu jau, kā teikt, ar albumu apsveicamo vokālistu, dziedātāju, aktrisi un vēl dažādu profilu, tā teikt, piekopēju īpašnieci. Tā ir dziedātāja Anija Putniņa, un mums ir jāapsveic Anija ar debijas albumu. Ar nosaukumu Daudz domu. Šodien arī mums būs daudz domu. Varbūt pāris vārdos, kā tu pat jūties ar albumu dzimšanu? Es neliekšos, ir svētki. Ir svētki un ir laba sajūta par padarīto darbiņu. Tagad jūs varat arī vērtēt albumu Daudz domu. Un es par cik svētki, es arī man gribas arī citiem dāvanas uzdāvināt. Piemēram, jums. Es nezinu, kuru krāsiņu jūs tur pēc tam paši čikājaties un izdomājat. Jā, tas ir albuma nosaukums Daudz domu. Reku vēl viens, jā. Nav melots, man liekas. Jā, un jā, albumā ir 8 dziesmas, katra, manuprāt, ir pilnīgi citādāka, un tā es svinu, jā, man ir tāda svētki, jā. Es domāju, klausamies gan tavu albumu un vēlam izdošanos, lai skan daudz un dikti arī jūsu skaņu celiņos. Bet mēs arī esam izpildījuši tādu solījumu. Droši vien tā bija solījums sev par albumu, un mums bija solījums jums, klausītāji, ka mēs aicināsim žanru ekspertus, komentējot arī citas epizodes. Un, protams, kā jau nojaušams, mūsu šodienas tēma ir tieši kino un teātra mūzika. Šovā Pārdziedi mani. Jā, Latvijā vairāk, man liekas, piekop vārdu kino un teātra mūzika, bet ārzemēs to vairāk mēs zinām zem vārdu viena mūzikls. Kā tev liekas, kāpēc tā ir izveidojies? Jo bieži vien šķiet, ka mūziklu filma ir arī mūzikls, bet reizēm, kad pārbauda, tad tā mūzika ir tikai tajā filmā, un tas uz skatuves vēl nav uzvests. Vai arī otrādi ir skatuvzarbs, un tad to filma. Bet, filma šobrīd varbūt ir tāds saprotamāks formāts, jo tas ir pieejams visā pasaulē, jo to skatuves darbu mēs nevienmēr varam visur apskatīt. Lūk. Varētu teikt, ka tavā albumā arī ir kino un teātra mūzika, jau. Jā, pareizi, jo viena dziesma būs iekļauta jaunajā seriālā. Un redzēs, cik daudz ir ielikts, varbūt 3 sekundes, varbūt vairāk. Kādā seriālā? Seriāls Mīļākās būs tāds seriāls. Pavisam drīz tāds Latvijas seks un lielpilsētas. Bet ar vecumu ierobežojumu, vai ne? Es nezinu, vēl šovakar ir pirmizrāde, tad jau tāda iekšējā pirmizrāde svētki arī šim seriālam, tad jau es redzēšu, kas tur notiek. Ļoti jauki. Dubult svētki. Bet tas nav mūziklu seriāls, jo ir arī mūziklu seriāls. Jā, to mēs arī zinām. Kaut kādā ziņā tāda pirmizrāde arī mums ir šodien, jo mēs turpinām kalpot domai, ka šīs ir mūsu pirmās reakcijas. Un es saprotu, līdzīgi kā mēs arī to, Anī, neesi dzirdējis priekšnesums no Pārdziedi mani tēmas kino un teātra mūzika. Tādēļ ķersimies klāt. Mūsu vērtēšanas punkti mums ar Rūtu iepriekšējos raidījumus bija 3 kritēriji, pēc kādiem mēs vērtējam. Tā ir dziesmas atbilstība solistu vokālajām spējām, cik liela sarežģītības pakāpe. Otrais bija vokālā tehnika, kas tiek izmantots, vai tieši pretēji nav izmantots, ko varētu būt bijis vēlams izmantot. Trešais bija interpretācija, jeb versija, kādā tas tiek pasniegts, iespējams ļoti tuvu oriģinālam, iespējams kaut kas pavisam cits. Un pēdējais tāds brīvi mūsu iespaidi, jeb mūsu tādas tiešām mūsu viedokļi par redzēto un dzirdēto. Jā, Anī, varbūt, vai mēs esam kaut ko aizmirsuši šajā sarakstā, vai kas būs tas, uz ko mums būtu jāklausās, varbūt tieši šajā kontekstā mūzikli, kino, teātra mūzika, uz ko tu vērsīs uzmanību? Īstenībā jau zini, kas droši vien tas saucamais storytellings, jeb tas stāsts, kas ir jau, pārsvarā jau viss tās mūziklu dziesmas, viņas var būt vienkārši kā laba dziesma, bet kontekstā vai arī dziesmas laikā notiek kaut kāds stāsts un kaut kāda lieta, kas jāizstāst. Jāatrisina. Nevis tīri tas, vai es tur labi nodziedāšu, jo tu vari arī varbūt nebūt tik perfekts dziedātājs, bet ja tu to stāstu nenesīsi, tad tas nav mūzikls. Tur bet beigās nav tā, ka tas ir ne tikai mūziklos, bet vispār dziedātājiem ir fundamentāli. Tāpēc šis žanrs jau ir labs
sākums visam, man šķiet, ka tu tomēr to dziesmu apskati no visām pusēm un arī pievērš uzmanību tekstam. Nu, tā jau mēdz teikt, vai ne, ka mūziklā nav tā viena disciplīna vokāls. Tur ir arī aktiermeistarība, arī kustība, vai kustību mēs arī kaut kādā ziņā varam vērtēt šajos priekšnesumos. Nu, paskatīsimies, man nav ne jausmas, cik daudz tur kustības būs. Labi. Sāksim ar pirmo, un tā mums ir Alise Haim ar hitu Let It Go. Tas tā kā no Frozen, ja? Jā. Tas ir no Frozen. Ledus sirds. Pēc smirguļiem jau varēja pateikt. Jā. Rūta šo arī, man liekas, es dziedājusi, vai ne? Jā, tāpēc tas bija tik sen, un es man liekas, man ir kauns, Tad man liekas, jums ir es negribētu to dzirdēt. Tāds, laikam, tesitūra varbūt nav vērtākā, bet tā dziesma ir tāda, sāks ļoti zemu, un kāpēc tam... Jo sākums ir visgrūtākais šeit dziesmā īstenībā vispār iesākt, un zem ir jau. Ko par angļu saka? Es tieši gribēju. Jā. Tāds skaldošs iespējas varbūt gribētu sarakt tādu frāzes savienojumu, bet... Jā, pazūd skaņas dažreiz uz platskaņiem, viņš ir uzreiz tāds Bet saskaldās. augšņas labas. Tagad visas mazās meitenes droši. Diezgan jaudīgs piegājiens priekš pirmā piedziedājuma arī dzen, vai ne? Jā, Arī jo oriģināli. viņi varētu mierīgāk paņemt arī pirmajā. Nu, ja, tā, protams, ir interpretācija, Jā. bet es tā daru arī, lai neizšauju visu pulveri. Ja ir vēl ko parādīt, lai ir, vai ne? Te būtu bišķi jāapsmaida. Ka tā kā Ir kaut kā. Bišķi bija ļoti bija, labi. jā, pozitīvā cerība. Es zinu, ka tā dramatiskā mūzika, viņa bišķi gribās tā dusmīgi arī dziedāt, bet tu nevari visu to dziesmu tādā kareivīgā Jā, noskaņā. vai tā ir agresīva, vai tā ir vienkārši tāda motivācija, paša kaut kādā. Ot jāatrod tas balans, tāda var sanākt, tāda baigā kareivi dziesma. Tas mums tas bija par stiliņu. Jā, vocal fry, bet... Vai jūs esat bijuši arī Londonā uz Frozen? Nē. Un es esmu bijusi, un es atceros, ka šī bija, protams, tā kulminācija dziesma, kā viņa no tā apmetņa vienkārši pussekundes laikā pārta par šo kleitu. Tas bija, wow, es domāju, ka te pietrūkst. Kaut kur YouTube var redzēt tos magic, nu kā vispār Jā, transformēs uz skatuves tas viss. Jo, nu, protams, neredamajām animācija ir žilkām. animācija. Ļoti patīk viņas augšu placements. Visi piedziedājumi, kas līdz šim bija, ļoti pārliecinoši, skaists. Ļoti labā paņēmienā viņi piekļūst tām notīm. Zini, kas ir interesanti šo dziesmu? Ka viņai vibrāto parādījās, bet īstenībā te būtu baigi labi noturēt taisni kaut kādā vibrāto. brīdī, jā. Zini? Jā. Bet tas mums nav tik viegli. O, labs. Ļoti labi. Bet Alise vispār šajā šovā, cik mēs esam redzējuši, ir sev pierādījis diezgan kā spēcīgi. Ir īpaši tādās power dziesmās, ja tā var izteikties. Viņas vokāls to atļauj, un arī, man liekas, tāda viņas iekšēja muzikalitāte pietiekami krāsaina, dramatiska kaut kādā ziņā. Nu, ko jūs sakat par to, ka vispār pirms kaut kādām power notīm Tā alfa un tā cietā attaka arī, nu tur var noteikti padomāt. Nu, zini, kā, ja tu nevari, tad labāk tā. Jā, vai ne? Es pateikšu godīgi, tad, kad esmu dzīvajā dziedājuši šo dziesmu, un pasargu Dievs vēl atvainojos Latvijas viņu dziedāt, jo tas ir daudz, kur var tik, lai tik snieg, nu, kur tad tur var izdziedāties? Visu cieņu tiem, kas ir iedziedājuši latviešu versiju. Jā, sveiciens Jolantai Strikaitai, bet es esmu, nu jā, es esmu pustonīt zamāk kā oriģināli. Es nezinu, kāda bija šeit tonalitāte. Man palīdzēja pustons. Es ziedoju, nu, reizēm ir tādas dziesmas, kur tu aizdomā, vai tu ziedos beigas un kulmināciju, vai tu ziedos čukstēs to sākumu. Es pieņemu, ka varbūt viņi arī čukstēja to pirmo pantiņu, tur kā pāris zemās nots, bet tas nav vairs tik būtiski. Būtiski jau viss gaitās beigas, un ja tas pustons tev palīdz, nu, vajag to darīt. Jā, tas jau nav nekas nosodāms. Galvenais jau tas gala rezultāts. Tā nav akadēmiskā mūzika, kur tur nedodies Pučīnī arī notransponēs. Nē, nu, jo katram ir tās pārējas nots arī kulminācijā, kuras tad ir tās labās, un ja tas tiešām ir tāds pustoņa jautājums, un kāpēc gan kāpēc ne? ne? Nu, tātad dziesmas atbilstība solista spējām, es domāju, viennozīmīgi jā. Alise varēja šo lielu gabarītu celt.
Vokālā tehnika, ko mēs šeit Šur tur tādas izvēles, varbūt pat tām cietiem atakām, varbūt tāds manierisms, stilistiskais, kaut kur vibrāto arī, jā, taisnība kaut kur. Arī tāds tur tāds vairāk populārās mūzikas tie paņēmieni bija. Man gan patika sākums, man pat ar visu to, ka dažas notīs varbūt nenoskanēja, bet tu bija tas stāstījums drusciņi, bija paņemts kaut kas no mūziklīga un ik pa laikam vēl var ielikt kaut kādus vārdus, varbūt nenodziedāt visu. Izrunāt, norečitēt, starp citu mūziklā tas ir atļauts, jā. Bet kā ir ar to placement? Nav tā, ka mazliet tas placements prasās pat vēl priekšīgāks? Jā, pat šaurāks. Nevis nazālāks, šaurāks. Viņš ir jo, veltīgi paņēmienā, jo mēs zinām. Jo viņa mazliet tādu, gribēja tādu masu dabūt, bet vai tā masa tur ir? Tā vispār, man liekas, ir tāda, starp citu arī angliski visiem dziedāt. Es saku tieši otrādi, arī kad esmu mācījusies kaut kādu pašu britu izrunu, kas ir bišķi varbūt atšķirs no amerikāņu, protams, bet tomēr tur, tur ir vairāk it kā uz leju, bet pašā laikā vispār tu gribi ātri izrunāt vārdus, mēlē ir jābūt kustīgākai nekā žoklim, un es to visu laiku mēģinu atcerēties, un man arī tā problēma, ka tu visu gribi ārroka, bet tas tev atņem spēku, tam nav vajadzības, tev ir jāstrādā ar tā kā viss, kas notiek iekšpusē. Iekšējā aktivitāte. Jā, un pilnīgi ar dobiem cietumu mācīt ar pirkstiņu pa vidu. Tas tāds ritīgs britu, bet vienalga ļoti daudz arī vispār country mūzikā un viss ir tā, un zin kā, viss šī tā, un dažreiz dažas frāzes ir nesanāk tieši vainīgs ir žoklis. Dažreiz jau arī ātrumā, jo tev ātrāk jādzied, jo tev mazāk jāstrādā, tā ir arī džezā bieži. Funny how some distance, priekš kā mums ir funny how distance, everything, bet, piemēram, lielās notis gan palīdz, ja augšas ziņā, jā. Multi jau arī rezonators, kā zinām. Un par interpretāciju, ko mēs... Let go! Labi, un par interpretāciju. Vēderunātājiem jau... Vēderunātāji varētu nodzirāt arī ar mutu ciet šo visu. Izklausītos. Interpretācija, manuprāt, tas bija tāds mēģināts pieslīgt tuvu oriģinālam. Jā. Tas jautājums, vai tu ņem pēc filmas versijas vai pēc, teiksim, Broadways versijas, es domāju, ka tas ir konkrēti arī televīzijā ir svarīgi diezgan. Tev ir kaut kāds pēc kā tev norāda, pēc kuras versijas tu dzīvo. Jā. Ko klāt arī nākamā dziesma un tās izpildītāja Andra Stafecka ar liktenīgu, varētu teikt, pat melodiju. Šis būs no latviešu daļradas. Iesma nenosaust, limuzīns Jāņa nakts krāsā. Tā, ko dziedi. Jā. Te ir tas jautājums, vai tas vispār atbilst šai sērijai, šajā šovā. No filmas. Viņi jau nekur citur viņa teica mūzika, tas ir kino filma. Kino teātra mūzika. Kino teātra. Spulgot viņa filmā. Es vizuālais jau Šeit uzreiz gribās pie punkta interpretācija, ka tā ir piegājis ar savu ļoti labi, ka nekopē varbūt kaut kādu to kungu, jā, nav uzs pieliks. Tāds ļoti emocionāls, ieturēts. Skaisti. Man liekas, visam, kam pieķerās Antrai, viņai uzreiz ir tas viņas kaut kāds rokraksts, viņas tas kaut kāds, Arī pāralpas man tā pāralpa ļoti patīk. Ļoti pielāgots. Man patīk tā pāralpa. Jāskatās, vai tālāk viņi to pašu turpina vai kaut kas attīstās. Kā vokālais, kā vokālistu tādā diskusijā gribētu to saprast, cik ilgi tu vari dziedāt vispār ikdienā ar to pāralpu, kad sākās problēmas balsētais, jo mēs zinām, bet Andrē mums tur viss ir super veselīgi un skanēs ilgi un labi, jo tā ir droši vien tāda balss specifika, ka ir iespēja tā pāralpu visu laiku. Ja tu to sāc pielietot kā efektu, nevis, ka tas ir tavs defekts un tu viņu nevar labot. Man liekas, ka viņi var gan viņi kontrolē šo, jā, ka viņi to apzināti dara. Par vai es nezinu, kurā punktā tas būtu, bet es teiktu, ko es pamainītu. Man patīk to saukt par gaišajām skumjām. Es nezinu, vai te ir skumjas, bet ja viss priekšnesums ir ļoti skumīgu seju un attieksmi, kaut kādā ziņā mēs vienā brīdī varam pazaudēt arī to. Jo teksts ne viss ir bēdīgi, ne viss tekstā. Un tas atkal tas teksts, kas ir jāpaklausās. Varbūt tur ieskanās pēkšņi jebkurā dramatiskā un bēdīgā dziesmā mūzikos, piemēram, tas pats I Dreamed a Dream no Les Miserables. Tur ir vesels posms, ka mums tomēr bija forši tajā vasarā, un tad ir straujā nomaiņas. Jā, ka nav visa dziesma vienā emocijā. Jūs pēc tam pateiksiet, kurš uzvarēja šajā raidījumā, jo es nezinu. Es patiešām nezinu.
vai, emocijas, vai. Nu, jā, tos Man jau labāk. uzreiz Labi, nepinēju, arī pēdējā, tāpēc. Tas viņa tā kā savā tajā bērniņas. Viņa izgāja cauri, man liekas, savām vecmāmiņām, visām paudzēm sieviešu. Interpretācijā skaidrs. Man ir nedaudz tāds uz asariņu pavilkt. Pareizā Anī nedrīkst raudāt, viņai make-ups. Man vēl pasākums pasākums priekšā. pirmizrādi vēl šovakar, Nu, kā jums šķita dziesmas atbilstība vokālajām spējām? Sarežģītības pakāpe? Nu, mēs zinām, ka Antra noteikti var nodziedāt vairāk. Te bija emocionālās Te bija spējas. cits izaicinājums, man liekas. Jā, cits kalibrs jāņem no... Nē, lai gan tas Nu, jā. Man starp citu ļoti patīk eksperimenti ar to, ka oriģināli mēs zinām, ka dziesmas ir ļoti slavenas kļuvušas tieši ar kaut vīriešu izpildījumu. jā. Un reizēm es pat neiedomājos, ka to var dziedāt sievieti. Piemēram, man arī vasarā bija dziesmā Jāņa Lūsēna dziesma no cikla, kur Ingus Petersons pārsvarā dzied. Un viens baigi nedzied. Nu kā Ingus Petersons dzied, nu ko tad dzied? Bet man tik ļoti patīk tā dziesma, tas teksts, un es viņu vienkārši dziedu, man patīk tā dziesma, un tad man ir iespēja arī kādreiz koncertos nodziedāt, un tieši patīk visu, ko Ingus Petersons, nevis ko Kristīna Zadovska dzied. Bet bieži vien jau, tas teksts arī, ja viņš ir, kaut kādā konkrētā personu tajā locījumā, tad jau var vienmēr mainīt, vai tad nedrīkst mainīt, tur viņš, viņa vai, angliski arī tur he, she dzied. Nezinu, bet ir jau dziesmas, kas nav, tur neparādās nekādas dzimtas, tas tā kā skats no malas. Šeit jau arī var dziedāt tieši tā, abi, tieši divi. Nu, man liekas, tā ir ļoti laba zīme klausoties šo Antras izpildījumu. Es, godīgi sakot, aizmirsu oriģinālu. Tādā ziņā man negribējās salīdzināt ar vīriešu vokālu, tā kā man šķiet, šis noteikti ir izpildīts uzdevums. Interpretācijā ir es jau teiktu skaidrs, 10 vai pat 11. Jā. Emocionāli. Kā jums arī gribētu tā dziesmu dziedāt? Vispār kaut kur izpildīt tā, uzreiz viņi tā iesietās sirdī. Es laikam nē. Es laikam arī nē. Jā, tāds interesants jautājums, jo Antrai viņa tā kā saauga ar to dziesmu. Varbūt, ka tā ir bijusi viņas vecās mammas vai mammas mīļākā dziesma. Man bija šāds pats, ar citu uz robežas Bimbiens dzīvē izpildījumā, kurš ļoti turējos. Man bija jādzied kaut kādā māmiņa dienas koncertā Latvijas televīzijā tieši. Un es zinu, ka mana dziesma, kas man no bērnības ir un kas arī manai mammai patīk, ir Zigmāra Lepiņa Pasaciņa. Sarežģīti un tā, bet, es domāju, tas nebija un es vienmēr bērnībā, tas pat bija māmiņa dienā veltīts koncerts, un es tagad uz tās skatos, es domāju, es taču varu nodziedāt, bet bērnībā es raudētu un multini skatoties, jo man likās, ka kaut kas tur bērniņš atstāts viens un viss slikti, un tas sasaucās ar tām emocijām, bērnību, mammu. Un es taču knapi, tā kā arī tajā dzīvē. Kas tev palīdz, lai tu noturētos neraudot? Tieši par vokālu tehniku domāt par to priekšus un vispār neieties emocijās, jo tu jau esi atstrādājis, man liekas, emocijas, tu esi atstrādājis tekstu un tu vienkārši... Tā arī, teiksim, vokāli sarežģīta, kur jāmaina tur tie posmi dažādi tajā pasaciņā konkrēti. Sapcīt var nostīties YouTube joprojām. Bet, bija tā, ka arī, protams, daudziem mēģinājumi, kuros tu izraudies kārtīgi. Man sapcīt bija tā, ka man bija ar Kārli Lācis, toreiz bija sēdēt pie klavierēm, un es arī pie viņiem mēģinājām arī, kā visu izraudāju jau. Ir jāizmēģina, mazums. Jā. Bet varbūt, ka tad nevajag tādu dziesmu dziedāt, īstenībā. Jā, mēs jau esam sievietes, mums jau tā emocionāla stāvoklis, tā teikt, katru dienu mainās. Katru mēnesi. Turpinām ar vēl kādu vokālisti. Pirms mēs dosimies pie kungiem, mums ir vēl viena dāma. Viņas skatus vārds ir Emīlija, un viņa ir izvēlējusies lielu grāvēju, ja tā var teikt. Dziesma I Will Always Love You. Vai Dolijas Partons vai Vitnijas virziens? Ir autori, jā. Šīs akapela sākums ir zelta kārts. Pēc tam, protams, piedzīvājums. Tādā savā stilā. Jā, interpretē saviem, bet arī visos žanros viņi pieturās savā interpretācijā. Savā tajā. Droši vien gāmas jautājums, kā savienojumi. Šito es negribētu. Sakot, tas tāds, kā tu izaudzi tajā dziesmā. Šities power balādēs, spēka balādēs, tās emocijas arī jāsakrā. Ir svarīgi šitā. Un te varbūt to pirmo... Viņi varbūt redzēja tādā kameriskā gribās.
Tikpat Latvijā būtu, tu viņu atkal varētu tā, tas jau jā, tas ir kā kurš tur vēlās. Jā, bet teiksim, tie rifi, rani, ko mēs zinām no oriģināla, piemēram, kaut kāda, viņa to taisīja pa savam. Jautājums, vai viņa tā vēlējās, vai viņai, ir kaut kādas ierobežotas vokālās, piemēram, spējas tieši uz tādiem ātrajiem raniem. Tas tad labāk viņš netaisīt. Jā, ja nav stiprā puse, labāk. Jā, es domāju, ka tas ir liels problēmas. Kas mēģināja bērnībā, jaunībā, Kristīnas Agilers izdziedāt 1-1. Jā. Tāpēc, manuprāt, labi, ka ir tas savs piegājiens. Šitā paša vieta. Tie cry labi. I wish you joy. Šis ļoti foršs ziņojums ir dziesmas šitajā vietā, man liekas. Emocionāli ļoti forši. Emīliju varbūt biežāk redzam tādu ieturētāku, tā kā šeit Klausamies mobilāciju. Labi, trāpīja. Trāpīja un taisni smuki, jā. Ieskrējās, jā, varbūt tas sākuma viņš arī tāds. Citreiz tu jau nezinu, varbūt tev ir ieplānots tas piano, bet tu jūti, ka nebūs, un tad tu paņem to forti. Jo kā mēs zinām, to skaļo notu, jo cik mēs zinām, tad piano nodziedāt un klusu ir vienmēr sarežģītāk. Un vokāli, man liekas, tehniski, tā saka, ka nav jau māksla nodziedāt skaļi, māksla ir skaisti nodziedāt klusu. Un tu jau nevar zināt, tev tie priekšsumā tu veic varbūt to izvēli fiks, jo paka nebūs, šits nebūs. Jautājums, kāpēc šāda dziesmas izvēle droši vien? Es viņai redzētu, varbūt kaut kādu mazliet citādāku to amploā. Tieši kino un teātri Tur mūzikas. ir tomēr plašs spektrs, kurā varētu arī raudzīt. Bet drosmīgi. Šis ir izaicinājums domāju pašai Emīlijai, kas varbūt tās nav nekāda izgāšanās, uzdevums ir izpildīts. Mēs vienkārši zinām, ka mūsu ausis pierod pie kaut kādiem konkrētām versijām, un mūsu uzreiz augsts nav. Bet te jau varēja minēt tikai, teiksim, šis ir Vitnijas beigas. Tīri Dolly Parton nedziedāšanas beigas. tas, ko var komentēt, ir, piemēram, intonatīvas lietas, kas arī var būt dažādu apsvērumu dēļ, tur kaut kur, nezinu, tu nedatiec līdz tai intonācijai, tīrajai un tam līdzīgi. Bet zin, kā ir šito dziesmu, Jā, es tieši šito dziesmu, jebkurā šovā, jebkurā koncertā, ja tu viņu nodziedās skatītājs, viņam pilnīgi, principā, vienalga. Ja viņam tā patīk tā dziesma, kad varbūt tas arī tāds gājiens, ka es paņemšu vienkārši ar dziesmu, nevis, ir kas tur nedzird. Skatītājs dzied pāri, vienalga, kas tur skatos dzied, jā. Jo arī runājot par šo filmu Miesasargs, es zinu, ka man skolā Londonā deva arī no šī visa repertuāra Vitnijas, un man bija pirmā dziesma, ko man skolotāja deva mācīties, bija I wanna run to you. Viņa ir līdzīga šai, bet tas run to you ir tāda sagatavošanās priekš šīs dziesmas. Izdzied to run to you, tad ņem voice, gan galvas balss, viņa vieglāk. Šis jau nodalītās zonas. Šis jau ir tas stāsts par to, ka tas ir tāds grāvējs, ka tu vēl pat viņam pieskarties drusciņi, ja tu vēl neesi izgājis kaut kādiem saviem vokālajiem etapiem cauri, tad šis ir tikai pašā galotnē, tāds līdzīgi kā listen un kaut kādā. Bet gribās jau ātrāk, un tas ir tas, ko es arī stāstu audzēkņiem vienmēr, kad viņi atnes dziesmas, gribu dziedāt to Beyoncé, un es saku, es tagad negribu, lai to dzied. Bet man ļoti, es saku, labi, pēc gada. Un tad tu dod šīs sagatavošanās dziesmas, tas ir tāds arī gudru pedagogu, man liekas. Man liekas, tas pats, kas sportā. Tu aizies pirmo reizi sporta zāli, tagad cilās 100 kg. Nē, tu sāksi ar 2 kg hantelīt, varbūt 1 kg, un tad tu tiks līdz tam 100. Pat ja tu vienreiz viņu var pacelt, piemēram, ar grūtībām, sačkarēt muguru. Emīlija forši tas, ka īstenībā kā viņi skan ierakstā, tā viņi skan arī dzīvē, kas ir tāda, baigais pluss viņai. Tas ir, protams, par viņas pašas dziesmām runājot, ka es esmu bijusi gadies būt koncertā, ko viņi izpilda dzīvē. Tādā mazā, ne tajos lielajos. Un tiešām skan tā kā ierakstā, kontrolē to lietu. Tāpēc mums arī varbūt ir grūti pierast, ka viņi dzied citu izpildītāju mūziku un tā. Un tiem, kam ļoti labi sanāk tos savus gabalus dziedāt, tas ir arī liels izaicinājums vienmēr ņemt cover versijas veidot. Bet par interpretāciju gan var uzteikt. Tā bija gāja savu ceļu. Tā bija tāda Emīlija.
Zini, es nemaz neskatījos tiem dejotājiem, es skatījos Emīliju patiesībā. Tātad viņi Noturēja. noturēja to fokusu. Jā. Tu biji dejotāji? Nu, jā. Jā. Piedodiet dejotāji. Jā. Es domāju, ka mūs gaida arī pārsteigums ar dziesmu Livin La Vida Loka no Artūra Uškāna. No Šreka tas ir, ne? Jā, Tas nu Ēzols ļoti Riki dziedāja. Mārtins. Nu, jā, nu labi, tas tāds pievilkts arī. Nu, zini, tā ir vienkārši popdziesma. Okay. Jā, pirmais jau Tērps šaus. Jā, nu man šķiet ļoti bīstam, kad ir oktāvas dublāža brīdī, ka varbūt tā intonācija mēdz staigāt, jo tā augšējā balss tā kā nodod. Varbūt viņš būtu viens, nelektu varbūt tik ļoti ausīs. Es domāju, ko varētu iedot kādu citu. Es domāju, kādu skaņdarbu vēl varētu viņam piedāvāt dziedāt. Nu, padomā, Es nepazīstu šo cilvēku dziedātāju tā īsti, bet viņš nāk vairāk Ko no padomāsim? tautas mūzikas lauciņa. Nu, šeit viņam milz izaicinājums vokāli, es domāju. pat augšņi paņem. Ir labi, augšs Un ir. vēl angļu valoda arī. Jā, piedziedājums Viņš tāds ir- roķīgs piegājums. Jā, piedziedājumā diezgan labi jūtas. Redzi, viņam tas Rikija Mārtiņa vokāls ir absolūts pretstats, tāpēc viņš arī bišķi tā. Jāpierod, vai ne? Varbūt viņš klausījies to Eddie Murphy. Arī. Jā? Es nezinu. Nu, ēzeļu Nu versiju. ēzeres, nu loģiski, jā. Vai škrēkloģek. Viņiem vienmēr liek bonus punkts par to, ka viņi uzrīkstās un ka viņi Kā pārā no ka viņi- sava ikdienas žanra, tā kā, jā. Nu, te ir Tā īstenībā, mēs gan redzam dejotājs. bet vokāli gan te ir, nu, ko noņemties, varētu teikt tā. Jā, no ātras tēmas lēkājoša melodija. Bet, ka ritms ir ļoti, viņam ir jābūt, nu, sinkopētākam, precīzi. Es domāju, jā, kādu citu skaņdarbu viņam varētu piedāvāt. Es arī par to domāju. Tev Ik pa laikam. Vispār, Anija, no Domenes laikiem atceros, tu biji tāds meistars repertuāra izvēlē. Bieži vien tu mācēji atrast tieši pareizo dziesmu audzēkņiem. Nu jā, man vajag bišķi to tēmu padzirdēt, un tad es Un tas padomāju vienmēr ir drusciņu. ieguvums repertuāra izvēle. Jā. Jā, jā. Un pēc tam jau arī tonalitātes izvēle, bet, nu, tie jau ir sīkumi. Domāju, uz vietas tur vispār ir ballīte. Absolūti. Enerģijas līmenis bija īstenībā Jā, ļoti pareizs priekšdziesmas. Jā, te varbūt tad, nu, tīri tāds vokālais mums paliek drusciņu otrā plānā. Jā. Nu, tātad dziesmas atbilstība solistu vokāliem spējām. Mēs vēl domājam, mēs gribētu atrast vēl Labā vismaz idea. 3 variantus, kas varētu būt Jāpadomā. iespējams jā, tādi piemērotāki tieši arī šajā tematiskajā nedēļā. Ko par vokālo tehniku jūs varat sadzirdēt? Piedziedājums man patika. Viņš gāja tādu nedaudz tādu taisnu roka stilistikā, pat varētu arī tiem visiem slaidiem pēl, pēl. Tas viss, man liekas, ļoti atbilst. Jā, tas ļoti Ja būtu piestāvēja. precīzāks tās sinkopas, bet arī pavisam skaisti. Nu, pat to sākumiņu. Tur tas vairāk tāds intuitīvais jautājums, bet jā, tā oktavas dublāža viņu uzreiz tā kā izceļ. Ja nav precīzs tas dublējums, tad, nu tā, bet Zini, tāpēc mums būtu jāatrod diezgan. Jā, Anī jau meklē. Es jau meklēju. Tieši tas, ko teicu par to frāzējumu, tam būtu kaut kas taisnāks jāpameklē, jo redzi, tas spāniskais vai kas tur apakšā, viņš ļoti nav latvisks, nu, teiksim tā. Viņš nav latvietim, ir tas taisnais un tā. Bet kaut kāda Un ne latvisku visi, viņam un ne repertuāri, visi var to uzreiz atrast, un pie tā ir ļoti jāstrādā. Es zinu, ka cilvēki tiešām strādā. Ne jau nedēļas laikā. Tiem, kuriem nesanāk, viņi to apzinās, un tad viņi tā kā tiešām to darbu iet tajā virzienā. Jo tas ir mazliet laikietilpīgāks Mhm. process, kamēr tu ieslīstam. Ja mēs runājam par to repertuāru, kas varētu būt veiksmīgāks, varbūt tas tiešām šoreiz varētu būt bijis kaut kas no latviešu kino mūzikas vai teātra. Bet, atkal vēl viens interesants pavērsiens un interpretācija. Jā, bija. Manuprāt, bija klātesoša. Kaut kāda citādāka versija, kādu mēs pazīstam šo dziesmu, noteikti izskanēja. Jā. Pasimies tālāk. Mēs pilnīgi iekarsām. Jā. Mums Mūs atdzesēs nedaudz tādā sentimentālākā Rāls noskaņā. Cēlons atdzesēs. Nu, dziesma Halleluja. Viennozīmīgi Leonards ļoti daudz Cohens. šaitnaini šajā šovā. Viņš ir no Šreka. Pareizi. Harmonija kaut kāds ir. Pazeminātais. Šito es kaut kur redzēju, daļa dejotājs, daļa hoģēvs bija ielikts šis kaut kur internetā. Jā, nu sajūta, man liekas, viņš labi nodod ar pirmo pantu. Pagaidām viss ir smukā Ļoti skaisti ieturēti. Balansā, jā, labi, Jā. pareizi pateicu.
dejotāji stāsta arī. Acis arī stāsta īstenībā. Redzam, kaut ko tur. idejotāji, dziedātāji. Te ir tā angļu valoda tīri laba. Tik tas relaksētais. Tā angļu valoda viņa nav pārspīlēta, viņa tāda ļoti melodiski. Ralfs ir mācējis viņu pasniegt. Kā dziesma to prasa. Tad jau Arī tāds roķīgs raspiņš parādās. Yes. nu, man patīk visas šīs vokālās izvēles Jā, šobrīd. ļoti Man gaumīgi. tāda zosādiņa uzmetās. Jā. Un smukas dejotāji. Uz augšu presījās. Gribējās. Bet viņam bija maza panta interpretācija, tad viņš izvēlējās šo. Atsevišķi paņem elpiņu, nepietikums bija. Jā. To viņš apakšu bija, jā. sagatavoja. Bet labāk tā nekā, ka viņi tur kaut kā. Ļoti stāstoši. Yes. Jā, Ralfa kustība. Jā. Tā ir Ralfa kustība. Ralfa kratīkls tāds. Yes. Es nezinu, varbūt bit too much. Es domāju, ka varbūt tā. noforsēja enerģētiski, bet muzikāli tā kā nolasījās tā doma. Jā, nu ko tu tur vēl No, izdarīji? ies uz augšu. Ok, Arī tā, savs vai? ceļš, forši. Viņš ir arī, ka ņem atsevišķi to jā. Jā, Kas sadala vārdu, vai ne? Nepietiek. Halleluja. Jā. Tad pirms tā aleluja, ne kaut kā pamēģināt. Starp citu, tas arī ir, ko es saku, citreiz šausmīgi gribu izvilkt garās beigas visās frāzēs. Gribās, kas tur notika? Jā. Un viss Un nost, paliec ar acīm, paliec ar roku. Jā, Arī jā. tā var nostrādāt. Nav obligāti jāvēl. Jo, ja tu katru reizi šī nosēdina. Patīk tās pauzes, viņas ļoti labi savāca. Jā, bet fokusu. tagad nesanāk, ka tie visi pantiņi ir vienādi uzbūvēti, kad pusē ir tā kā, un tad pēc tam tu uzsprādz. Nav tā, ka neprasījās, ka kaut kāds 7. pants, kad viss jau ir Vispār, godīgi sakot, dziesma sprādz diezgan nošs. monotona. Tur nav arī 4 panti arī viņa izpildījumā bieži vien ir 3 dzirdēti. Vēl ir ļoti svarīgi atcerēties, tagad arī no kino, filmas, teātri, mēs klausamies ierakstus un tagad var pateikt, ka tas, ko tu dari studijā, Viņš visam kaut kas vāc, cits. tas tur var arī visas izvilkt, tur pāraugs vēl. Un tagad dzīvēs vispirms tas ir, pilnīgi, es pat nevaru savu, atvainojos, iedziedāt to dziesmu, tagad nodziedāt. Jā. Studijā tev ir 100 varianti, tev ir, Jā, un tu esi to enerģiju, tur arī kaut kā citādāk tas ir, ja, tu slēgtajā telpā pie tā mikrofona. Grūta dziesma, kur izvilkt to intensitāti līdz pēdējiem, bet dejot ir super. Nu, lūk, un tad es iesaku pie tādiem pasaules hitiem, paņemiet, paklausieties akustisko vai dzīvo versiju, neklausieties ierakstu. Nu, cik viņš gari izvilka? Jā, Nebija bet tā, ka izvilka. viņam elpa trūka. Bet tā kā tas, Tas ir tā viņa izvēle. Šajā gadījumā tas tā kā Nolasījās, nolasījās, jā, ka tam pēdējā ielpa. Manuprāt, viņam visas gan Viņam vieglas, viss gan būs sarežģītas atbilstoši. dziesmas ir atbilstoši. Jā, viņas var viņas pacelt. un Operas vēl- nedēļu neesam vēl dzirdējuši. Un te kas to tur pieredzi nosaļā. var jā. redzēt. Nu, ir tas stāstīņš, ir tādos uzvedumos būts, lai varētu mācīt izstāstīt. Redzēt, ka cilvēks ir ar to režisoru arī strādājis un ir izkopis to aktieru meistarību. Jā. Jā, Vokālā tehnika šeit mēs arī varējām apskatīt vairākas Viņš centās kaut ko pamainīt, viņš kaut kur, man liekas, gāja tādu alternatīvāku jau specifiku, pāralpa skaidrs, tāds vokal, tāds rasp. arī bija diapazons parādījās. Jā, arī tādas nosacīta, nevis tā kā izrotājums, bet melodijas apdziedāšana bija. Man šķiet, šī dziesma bija labs uzdevums Ralfam, jo mēs zinām, cik viņš mēdz būt eksplozīvs, enerģētisks, dinamisks uz skatuves. Man liekas, ka šī dziesma viņam bija tas uzdevums. Ekskluzīvs. Šī bija ekskluzīva dziesma. Jā, es jūtu, ka viņš mēģināja sazemēties arī tāda enerģijas ziņā, lai tā kā dziesmā ieietu tā dabiski. Man liekas, ka tas viņam tā kā sanāca. Jā, jā, atkal mēs varētu padomāt, kādu vēl dziesmu varētu iedot Ralfam šajā visu kaut ko nedēļā. varētu dot. Ir jau Jā. skaidrs. Nākošā dziesma. Maybe this time. Dziedošā aktrise Raimonda Raimonda Vazdika. Vazdika. Maybe this time. Šo dziesmu kaut kad gribējuši kādreiz kādā koncertā nodziedāt, man nav gadījies. Mm. Reāli jau izpildīt. Jā, mēs-
Ļoti eleganti. Uzvedums. Kāds vokāls. Šeit es arī negaismotu. Es ņemtu nost. Pirmajā pantā. Nē, izstāsti. Noņem nost. Tev būs vēl, kur dziedāt. Šitie dziesmā vēl točni būs, kur izvilkt garās nots. Labāk. Jā, sākumā mazāk informācijas vai vairāk informācijas, mazāk galodas. Kas ir muzikāla teātrī? Šī ir izcila muzikāla teātrī, tāpēc es man nav tā, ka es nevaru vienkārši. Es atbilstēju. Noķer galotni. Nevis galodas nedrīkst nomirt. Un muzikāla teātrī vispār. Pēc pēdējām burtiņām. Pat ja tev nebeidzās uz tu vai su, bet arī tu arī avari tā kā. Nenoignorēt pēdējo. Nevis Līdz galam čik. Jā, man liekas, ka latviešiem vispār ir tāds paradoks, ka viņi visu laiku taisa fade-outus. Es to sauc par miršanu, ka viņi kā nomirst beigās. Un tāpēc nomirst arī ziņojums. Jā, piekrīt. Sākums ļoti labs. Dramatisms ir. Jā. Te var. Happen arī, jā. Time. Jā. Labāk tad Ja tā enerģija paliek līdz pēdējiem burtiņam, pareizi? Nē, vispār jau it kā forši piestāv dziesmu. Jā. Viņš ļoti eleganti arī izskatās, viss tāds... Un viņa zina, pa ko viņa dzied. Faktiski. Viņa zina, pa ko viņa dzied. Nu, var redzēt, ka cilvēks ir ar aktieru meistarību uz stūlu. Acis runā, jo jaunas meitenes tādas nepieredzējuši vai vispār, šito nevar nodziedāt. Tev nav tā vilšanās, viss šī pieredze kaut kāda vispār dzīvē. Tā kā šito dziesmu labāk neņemt. Nē, tā ir, tu nesapratīsi, kas tur vispār notiek. Būtu vajadzētu kaut ko uztaisīt. Labi. Jā, vai ne? Viņš uzreiz dod efektu. Labi. Tas ir variants. Malēc. Yes. Šis arī variants, kā to izdarīt. Zīs. Nekas. Šito es izdarītu tā. Sakal, jā, nost. Un nost, tā kā, jā? Jā, šīs te nevis garās pārvērst beigas. to par dziedāšanu, bet beigās izstāst. Tas ir tas, ko mūzikā tajā dziesmā drīz darīt. Tā kā, tu vari to darīt. Un neviens to nevar kaut pateikt. Tell me this time, love it. Un tā kā tas hello ironiskais. Tā kā sāku, tā arī to dziesmu beidzu. Varbūt šoreiz tā būs tas klusais nobeigums, jo fināls nevienmēr tā galvenā kulminācija, viņa nevienmēr jābūt skaļiem. Mums vienmēr liekas, ka jābūt bet viņi varbūt arī tādi. Nē, pieņemsim, ja ir orķestrī, tas arī aranžējums kaut kāds, tad jau, protams, ka viņam pavelcies līdzi, bet, ja tu vari atļauties. Jā, tad mierīgs. Jā. Bet vispār ļoti labas izvēles visādas tur, tas arī tā lielā kulminācija, jo tur var baigi izšauties. Atbilstību solista spējām. Es pieļauju, ka Raimondai bija savi izaicinājumi, bet man nelikās, ka šī dziesma būtu, ko viņi nevarētu. Angļoda jau vispār liels izaicinājums tiem, kuri... Bet arī vokāli. Man liekas, ka ļoti atbilstoši gan diapazons dziesmai un tās modulācijas kaut kā likās veiksmīgi. Ņemam vērā to, ka, cik viņiem ir dots īsts posms sagatavoties. To zīs, to var izlabot, bet baigi jālabo. Un tur vienkārši jātrenē. Tas ir vienkārši mēle, tur ir... Var jau arī domāt, teiksim, ja nav tāda angliskā tā mīkstumiņa, maigumiņa, tad var kaut vai domāt to d-burtu sliktākajā gadījumā, nevis z-burtu. Pēc tam citur domāt vienkārši par i-burtu. Maybe it's time. Kurš vispār? Maybe it's time. Kurš dzirdēs, ka nav tas? Jo z, tu tiešām. Jā, tāpat kā thank you, vai zis. Jā. Ne, man vispār ļoti 9/10, kā saka. Jā. Es pat teiktu, ka viņa bija es visam noticēju. Jā. Ļoti labi, ka tu pateici par tiem burtiem, jo vispār pēdējām skaņām, kad cik ļoti tas tik daudziem pietrūks, tas, ka mēs dziedam, it kā ar baigo apņēmību sākam. Es parasti saku, aizslēdziet šeit pēdējo to vārdiņu, lai viņš ir tā kā vēdera. Es saku, aizslēdziet viņu te, nevis kaut kur. Markus arī tā dara vienmēr. Aizslēdziet? Jā, viņam ir beigās. Bet nav, tas nav pagātā labi, tas ir kā vispār, efekts, kaut kaut vai vizuāli iedomājies, ka viņu tā kā,
Ļoti gribas paklausīties šīs arī mūzikālā teātra galotnes un vispār tāds visgaršīgākās galotnes ir Barbarai Streisandai. Tur ir vienkārši tik garšīgākie M un N, kāds jau, kad dzīvē jūs ir dzirdējuši Barbara Streisand. Paldies Raimondai par brīnišķīgu interpretāciju dziesmai Maybe This Time. Mēs iesim tālāk. Turpinam ar operas solistu. Jānis Apeinis. Un mēs ar Jānis esam bijuši muzikāls izrādēs kopā. Piemēram, Puteklīšu Ziemassvētku. Viņam vajadzētu būt ar lielu bagāžu. Viņš bija Puteklīšu vīrs un es Puteklīšu māmu, un mums bija kādi 50 Puteklīšu bērni. Un jums bija pelēka kostīma. Jā, tā kā Putekļu slotiņas. Tā kā Halloweenos. Jā. Pie klavierēm Jānis Apeinis un dziesmu veltījums. Ai, cik skaista ainiņa. No Jāmpatrača. Pareizi Tik skaista ainiņa uz skatuves šobrīd. Jā, ļoti jauks. Mūziklīgi manā stilā, reku sedziņa, reku groziņš. Nu Tas tā iesteidzīgi nedaudz šķiet. Viņš skaitās baritons? Jā. Jā. Tieši intonācija. Šeit būtu gaišāk Jā, jādzied, ar to varbūt pierīta bišķiņ augstāk. dusmīga. Es pat domāju, pat tonalitāte varētu būt nedaudz augstāka. Viņš šķiet tādā zemā galā priekš tā panta, kurš varbūt ir tāds. Šī dziesmē, man liekas, viņai jābūt ir gaiša, ar to viennozīmīgi. seju gaišu. Vienalga, kur Viņa ir mazliet arī šūpuļdziesmas tipa tāda, tas mieriņš, kas tur jādabū, tāds gaišumiņš, ne? Starp citu, arī paņēmiens no muzikāla teātra, jebkuru dziesmu var izrunāt kā monologu un pastīties ar kādu seju, ar kādu intonāciju to viņi runā. Nevar atcerēties, lai cik tas smieklīgi nebūtu. Un mēģina ielikt to pēc tam mūzikā. Nesāc ar dziesmu, ar melodiju. Jā. Tas kā teātrī arī es, kad strādāju ar aktieriem pie kādas muzikālas izrādes, un viņi tur sabijušies, kā es nodziedāšu, Nu, tā kā tu norunās, tā tu arī nodziedās. Lūdzu 2 reizes man monologu. Jā. Es saku, tad pieturies pie tā, jo tu dziedi pilnīgi pilnīgi kaut ko citu. Kāpēc? Bet dažreiz tas monologs ir tāds, piemēram, nevis, nevaru es atcerēties, bet nevaru es atcerēties, kas tur tagad tumsā. Tā kā tu noskaiti dzejoli, bet tu pat neiedziļinies domā. Bet ja mēs pie Jāņa atgriežamies man šķiet, ka viņam tāds sulīgs, skaists tembrs, man šķiet noteikti viņam piestāvētu augstāku tonalitāti. Jo gan piedziedājums, gan pāns, viņš tāds drūms, viņš pazūd. Pie tā gaišuma, pie tās cerības, pie tās, tā kā tāda atmiņu ceļojuma. Tu teici, viņam piestāvēt cita tonalitāte, teici, viņam piestāvēt cita dziesma. Arī. Jā, bet, ja mēs par dziesmu runājam, rodas jautājums, kāpēc šāda tonalitāte droši vien. Kino un mūzika. Viņam, tad, kad viņš dzied tādu neakadēmisku dziesmu, viņam ļoti bieži ir tādi piebraucieni pie sākuma notīm. Ka viņš jautājums, vai tā ir intonācija vai kas tas Nē, tā tāda maniera, par kurš tas ir pieradusi. Cilvēkam ļoti grūti arī ir dziedāt pilnīgi šitāvat iesākt frāzes un vārdus. Tas, kas ir muzikālā teātra speech, tajā manierē viens no svarīgākajiem, tā kā, kad Irving Berlin padzieda Annie Get Your Gun, viņš Bet kāpēc? Treniņa trūkums? Nē, tāpēc, ka mums, tas ir tikai mans, protams, tāds viedoklis, bērnībā mēs visi dziedam ļoti taisni un nedomājot par pieglītes, kā es tam patīcu piemērs, ka pieglītes ir saķis, gati, bērns dzied šādi. Laika gaitā mēs kaut ko tur samācamies, kaut ko tur izdomājam un visu laiku ir caur kaut kurieni. Tas ir tāds mans viedoklis, ka mēs to dziedāšanu esam uztaisījuši par tādu caur kaut kurieni. Kaut ko sarežģītāku, pazaudējam to bērnu, to pow, it's the hard knock life for us, mūzikls Annie, ja? Tā, kad aizbrauc, piemēram, pasīties mūzikls, pat Londonā, piemēram, bija to mūziklu Matilda, tie bērni dzied, viņi nepaņem kaut kādas augšas. Viņi tur dažas arī notas nepaņem. Viņi visi dzied tā kā runājot. Mums redz nāk kora maniera un viss tur, kā mēs tur apsedzam un paņemam, kad tik mēs tās notas izdziedam. Tur ir, kad tik mēs tos vārdus izrunājam. Pilnīgi cits fokus. Tā ir arī tā lielākā šī mūsu tajā vokālajā skolā. Arī šis ne tikai tie fade-outi, kur mēs tā kā tās galotnes noklusinam, bet arī tas tieši kā mēs iesākam. Un bieži vien mēs iesākam ar tādu kā kurbuli, lai mēs Iesēžās, kamēr tā līdz kā, lai jā. notī mēs aizjam, nevis tā kā trāpam, bet Tas ir, padomā, kā tu runā. Ne mēs tur baigi elpas ņemam, es tur runāju, es tur baigi nedomāju, es neņemu kaut kāds elpas, es neko nedomāju. Tas ļoti grūti nedomāt. Un vienkārši Bet reizēm tā problēma ir tajā sagatavošanās momentā, jā.
Jo mēs jau runājam, redz, nesagatavojamies. Mēs jau uz izpūsti gaisa dziedam. Pamēģiniet kādreiz ļoti forši manieri. Tieši muzikālā teātrī ļoti vajag tādu sausu un tādu bez nekādiem liekiem vibrāto. Uz izpūsti gaisa. Un tagad dziedi. Jā, super interesanti šitā maniera. Un cilvēki zina, kā viņi dara. Viņi izpūš. Un sāk atkal neviņus. Tas ir tāds, tā ir mūsu refleks. Jāņa atbilstība priekš šīs dziesmas. Es domāju, viņš arī varēja noteikti kaut kāda esmeralda. Kaut ko dramatisku un plašu. Droši vien tā esmeralda viņam jau kaut kur jau... varbūt viņš gribēja kaut ko vienkārši pasēdēt pie klavierēm. Tieši tā, varbūt, ko mēs zinām. Tā bija viņa interpretācija. Jā. Pēdējais priekšnesums Rolands Če ar dziesmu You Can Never. Tas ir Rolands Če, tas ir no tiem medību laukiem. No tiem citiem medību laukiem. Rolands Če ir tautā zināms kā reperis. Bet viņš dzied. Jā? Ļoti labi. Kaut kur es biju dzirdējis. Lubene, jā? No Lubenes. Atravolta. Man šķiet ļoti interesanti šajā šovā vērot tieši reperus, kur ikdienā runā, kā viņi spēja iet tomēr tie dziedāšanas pasaulē. Un, man liekas, Rolands Če ir brīnišķīgs piemērs. Arī Fiņķim pagājuši gadu ļoti labi gāja. Bet varbūt tāpēc, ka viņi iedziļinās tekstā vairāk. Jā, es domāju arī, tas... ja tā vokāla vairāk vispār padomā, vai ne? Ja tu sāks domāt par to, ko tu nekad neesi domājis, tad atkal aizies auzās ar tekstu visticamāk. Vai nav tā, ka mūsdienās reperi arvien vairāk riskē ar to, ka viņi taisa melodijas? Un arī tas, ka reperiem bieži vien ir smuka balss, kas izdzirdēja, kā Ansis dzied, un likās, kāpēc tu nedziedi vairāk? Ļoti skaisti. Ko tu vēlies? Es biju kaut kad mācīju dziedāt gačo. Pirms daudziem gadiem es biju tikai backvokāliste. Tas bija ļoti sen, kad viņš bija ritīs gačo. Un es pat albumā vienā esmu iedziedājis ar backvokālis. Un arī pāris nodarbības mums bija. Un es zinu, ka viņam bija šis mērķis ļoti sen jau, un viņš ļoti aktīvi gājis uz to. Man tas priekšsums, ka tā pagāja ļāpājot, tur nebija nekas nepareizs. Arī melodija nav baigi grūtā. Es domāju, atbilstoši varbūt viņš varēja savu vēl vairāk izaicināt, jo es pēc vokāla dzirdu, ka tur varētu. Es neesmu dzirdējis cits raidījums, bet šitam man ir pilnīgi sajūta, ka gribas iedot kaut ko plašāku. Man likās ļoti piestāvēja šis repertuārs. Katru, man liekas, arī, cik mēs esam vispār Rolandu dzirdējuši. Jā, katru nedēļu viņš kļūst, viņš progresē. Viņš tiešām katru nedēļu viņam tas progress ar vien labāks. Šitā varētu būt tā dziesma, ko tu var dot, nezinu, tētim, kurš beidzot gribas nodziedāt dziesmu 60 gadu jubilejā vai krustās. Tad nevar nošaut greizi. Tu tur vari šļūkāties un noburkšķēt. Mazliet, varbūt, pantos ir vislielākais izaicinājums vienkārši sākt to frāzi, kas bija tas viņš tur gāja tā melodija. Pēkšņi vienā vietā melodija pamainījās uz pavisam citām frāzēm. Tas varbūt bija tāds izaicinājums, bet viņš tika galā. Jā, absolūti. Jā. Tāpēc atbilstības spējām, es domāju, visnotaļ. Vokālā tehnika, neko daudz negribējās. Šeit negribējās domāt, kādu vēl dziesmu. Nē. Paliekam pie šīs dziesmas. Man liekas, tas ir tas, ko mēs runājam pie Emīlijas, tie pakāpieni, man liekas, priekš Rolanda, kurš tikko sācis mācīties dziedāt, ļoti tāds labs pakāpiens uz nākamajiem augstumiem. Jā. Un interpretācija, versija? Kaut ko varēja interesantāk. Viņš bija tāds travoltīgs, viņš nebija tāds... Tur bija tāda tradicionāls arī tā dejotāja ar tiem matiem. Jā. Atdarinājums no filmas, bet... Tīri fiziski tu vari vienmēr kādu sevi apsēdināt uz bišķīt uz krēslu soliņu, apiet ap soliņu, jo, ja tev ir bišķīt tā, ka tu visu laiku esi uz skatuves un tā dziesma arī, nekas jau tur nebija tāds. Un tu tur ir kā, tev ir tas dejotājs vai kas, un tu tur ir kā kaut kas, un ja nav kaut kāda crazy, es nezinu, es neredzēju. Nē, viņi tur divi tā arī. Kaut ko tur planēja pa skatu. Bišķī bija kaut kas, jā. Višķiņ padējo, jā. Tas var apskādēt. Vispār soliņu. Divi var apsēsties, uzsēsīt kaut ko ar kaņu, tas tāds mūzika. Pie laterniņas, jā, lalalēns, jā. Tas ir tas, bet reku viņi kaut ko. Džēza rociņas, jā. Jā, tā izpļāpājumi. Jā, tīri, man liekas, tīri skatuviski. Dažreiz vienkārši, ka tā skatuve, viņi neaizpild to skatu. Piemēram, Ralfs aizpildīja to skatu kopā ar dejotāju un likās, ka viņš tā viss saplūst. Šeit tu vari tā kā pamanīt, ka viņi ir, ka viņi tur tādi pamesti vieni paši, ka nav viņi tā kā savākti ar kaut ko. Sapildīti ar kaut ko, jā.
Bet tādi ir veseli 8 priekšnesumi. Annī, kāds ir tavs iespējas? Kāds kopējais griezums par redzētiem priekšnesumiem? Kā veicās dziedošajiem aktieriem un citu žanru pārstāvjiem muzikālā teātra? Es mēģināšu daudz nedomāt. Tas pirmais, kas man nāk prātā, ir tas, ka Emīlija sev visvairāk man šeit izaicināja šajā raidījumā. Man tā liekas, vokāli tīri un tā. Bet man ļoti patika Maybe This Time. Varbūt tāpēc, ka tas patiešām ir no mūzikla. Un Raimondu ļoti labi tika galā. Tur kaut kāds nianses, pie kuras var uzlabot, un tas ir forši, ka kaut ko vēl var uzlabot. Bet, jā. Katrā ziņā mums bija interesanti, vai jums bija interesanti, rakstiet droši komentāros, varbūt, kad jūs atceroties šo nedēļu, arī varat izteikt savus domas par jūsuprāt labākajiem favorītiem, kuri nodziedāja vai nodejoja vai nostāstīja stāstu vislabāk. Mēs joprojām esam kopā ar jums un turpināsim vēl nākamreiz ar nākamo pārdziedi mani sēriju, to mazliet vokāli un visādi citādi paķidāt. Paldies vēlreiz Annijai Putniņai par foršiem komentāriem un, man liekas, diezgan daudz ieteikumiem, kurus lūdzu ņemiet vērā. Yes. Un tiekamies nākamreiz, būs jauns viesis, jauna stilistika un ko redzēt un dzirdēt. Tiekamies! Atā!